Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ar šiem Raiņa vārdiem gribētos iesākt nelielu stāstu par iestādi Taka, ko tā ir paveikusi savā 11 gadus ilgajā vēsturē, un kāds ir tās nākotnes ceļš. Viens no svarīgākajiem veikumiem ir interneta vietnes Visit Daugavpils izveide, kas ir Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas kopīgs darbs. Šajā vietnē ir apkopota visa informācija par turisma iespējām Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā, un tā ir kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām vietnēm valstī. Šogadu laikā esam izdevuši 10 informatīvu bukletu un brošūru, ierīkojām skatu torņa Višķos, izveidojām Slutišķu dabas taku, atpūtas vietu Randenē, uzbūvējām tiltu pāri Bornes upē, esam samarkējuši 9 velomaršrutus. Ir uzstādīti vairāk nekā 30 informatīvie stendi visā novada teritorijā. Izveidojām Daugavas loku pārvietojamo maķetu, katrā viesu mājā un muzejā ierīkotu mūsu bukletu stendi. Daudzās vietās var iegādāties novadā radītus suvenīrus. Kā viens no lielākajiem mūsu veikumiem šo 10 gadu laikā ir Pirmā pasaules kara muzejs Medumos. Nākam, parādīšu. Par Augšdaugavas novadu tika stāstīts daudzās izstādēs, gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Un, protams, viskaļāk sevi esam pieteikuši tādos pasākumos kā Lielais plosts, turisma triatlons un Līgo Višķos, kur ir dzimis novada nacionālais varonis Kazimirs Adamovičs. Tā nav pat puse no paveiktā, bet kur tad likās Taka? Tā turpina darbu kā Augšdaugavas novada, kultūras un turisma pārvaldes, turisma nodaļa. Gaidām ciemos!